Godātie kongresa delegāti un viesi, mēs šodien esam pulcējušies savā 3. sesijā, lai turpinātu to darbu, kas tika aizsākts 30. aprīlī, kā Latvijas Republikas tiesiskai pārstāvībai mums ir jāiezīmē tālākais ceļš Latvijas valsts tiesiskā atjaunošanā, kā arī jānovērtē mūsu panākumu un neveiksmes laikā starp 2. un 3. sesiju un jāapmainās viedokļiem par to, kas un kā darāms turpmāk. Mēs esam sanākuši šeit laikā, kurš Latvijas Republikai, tai valstī, ko mēs pārstāvam, ir visai kritisks. Pirms 50 gadiem šī valsts tika iznīcināta fiziski, bet šobrīd ir reāli draudi arī tās tiesiskai pastāvēšanai. Kongresa sesiju starplaikā augstākā padome ir izveidojusi darba grupas, jaunas satversmes un jauna pilsonības likuma izstrādāšanai. Ja tā šos likumdošanas aktus nevien izstrādās, bet arī pieņems, un ja tā panāks starptautisku atzīšanu, tad mums nāksies konstatēt, ka mūsu pārstāvētā Latvijas Republika ir gājusi bojā, bet tās vietā izveidota jauna valsts, vai arī starptautiski atzīta suverēna republika atjaunotā Padomju Savienībā. Kā viens tā otrs variants, faktiski izslēdz garantijas latviešu nācijas eksistencei nākotnē, jo nevar nodrošināt tās politisko un ekonomisko varu savā teritorijā. To var nodrošināt vienīgi atjaunota Latvijas Republika. Protams, ar šo iedzienu saprotot nevien himnu, karogu un nosaukumu, bet daudz vairāk. Šīs ļoti konkrētās valsts tautu, kā tās pilsoņu kopumu, teritoriju un valsts varas sistēmu, ko nosaka šīs valsts likumdošana. Laikā starp 2. un 3. sesiju mēs esam uzklausījuši nevienu pārmetumu. Bieži ir dzirdēts apgalvojums, ka mēs skrienam ar pieri sienā vai tam līdzīgi. Bet, cienītie oponenti, kādus variantus jūs ieteiksiet cilvēkam, kurš iemūrēt 4 sienās un kuru gan sola pabarot un padzirdīt, bet ārā laist netaisās? Protams, pusgadsimta nomāktās nacionālās pašapziņas atzimšana ir ilgstošs un sarežģīts process, un tam, ka nevienmēr mūs pilnībā saprot, ir dažādi iemesli. Taču, manuprāt, mums nav cita ceļa, kā paļauties uz savu goda prātu un pašu noteiktajiem principiem. To, ko nesaprata vakar, saprot šodien. To, ko nesaprot šodien, sapratīs rīt. Mums reizēm pārmet arī demokrātijas trūkumu. Jā, mēs esam pret tādu demokrātijas izpratni, ka iekarotājiem un iekarotajiem būtu jādod vienlīdzīgas tiesības pārvaldīt mūsu zemi. Nulles variants pilsonībā, protams, ir ļoti humāns un demokrātisks attiecībā pret pasaules pilsoņiem un tiem, zem kuru zābakiem okupācijas gados Latvija ir slīgusi postā un iznīcībā. Un tajā pašā laikā tas patiešām ir nulles variants Latvijas un latviešu tautas nākotnē. Mums pārmet vēl to, ka mēs neatzīstam, oponentu vārdiem runājot, demokrātiski un likumīgi ievēlētās augstākās padomes un tās izveidotās valdības kompetenci. Oponentiem ir daļa taisnības. No PSRS likumdošanas viedokļa šī padome patiešām ir ievēlēta likumīgi. Bet tas nenozīmē, ka tai būtu tiesības grozīt okupētās Latvijas Republikas satversmi, saukties par Latvijas Republikas parlamentu vai piešķirt ieceļotājiem Latvijas Republikas pilsonību. Mums pārmet arī ambīcijas un varas kāri, būtībā bieži noliedz pašu pilsoņu kongresa pastāvēšanas jēgu. Informācijas blokādes apstākļos, kur pēc 2. sesijas vēl vairāk sāsinājās, Latvijas komitejai nevienmēr izdevās visus šos pārmetumus atspēkot. Jāpiezīmē, ka to necentās darīt arī tie nedaudzie augstākās padomes deputāti, kuri ir Latvijas komitejas sastāvā. Bet viens otrs no viņiem, diemžēl, pat aktīvi iekļāvās komitejas nomelnošanas kampaņā. Taču, kā mēdz teikt, laiks visus un katru noliek savā vietā. Tauta aizvien vairāk sāk vilties, vērojot augstākās padomes un ministru padomes neizlēmīgo, nekonsekvento un haotisko darbību. Reverances padomju militāristiem un nācijas katastrofālā stāvokļa neizpratni vai ignoranci, par ko liecina lielas deputātu daļas vēlēšanās pieņemt jaunu pilsonības likumu. Pat neraugoties uz to,
ka Krievu presē kampaņa pret pilsoņu kongresu ir īpaši vētraina. Pēdējās dienās Latvijas komitejas birojā atskan arī citautiešu zvani, kuri ir vīlušies augstākās padomas politikā un vēlas reģistrēties. Viņu vidū ir arī Latvijas Republikas pilsoņi. Zinām, neapmierinātība ar pašreizējo situāciju izrāda arī atsevišķi politiskie un ekonomiskie grupējumi, kas līdz šim klusēja. Taču ir sapratuši, kamēr komunisti būs tur, kur viņi bija pirms un palika arī pēc 4. māja, patiesas un radikālas reformas Latvijā nenotiks. Tagad par galvenajiem Latvijas komitejas darbības aspektiem sesijas starplaikā. Vispirms es gribētu atzīmēt, ka neuzkrītoši, bet visai konstruktīvi un veiksmīgi ir darbojušās mūsu komisijas. Arī tās, kuru darbība līdz 2. sesijai vēl nebija jūtama nemaz. Taču tas nenozīmē, ka tām nebūtu vajadzīgi papildspēki. Tādi neapšaubām ir vajadzīgi, un pirmkārt mēs tos gribētu meklēt kongresa delegātu vidū. Es atgādināšu, ka mums ir 7 komisijas – tiesību, tautsaimniecības, politiskā, iekšlietu, ārlietu, sabiedrisko lietu un kultūra politikas. Un es ļoti lūdzu jebkuru delegātu, kurš jūt, ka viņš būtu spējīgs kādā no tām darboties, sesijas gaitā rakstiski pieteikties sekretariātā vai arī pēc tam jebkurā darbdienā Latvijas komitejas birojā Brīvības ielā 167. Protams, nav izslēgta speciālistu pieaicināšana arī ārpus delegātu skaita. Jāteic, ka informācijas blokādi mums tomēr daļai ir izdevies pāraut, un to neapšaubām sekmē laikraksta Pilsonis iznākšana. No 15. augusta līdz šodienai ir laisti klajā 5 numuri, un tie nav palikuši bez sabiedrības intereses un ievērības. Un līdz ar to tā ir pavērušās iespējas gūt adekvātu informāciju par Latvijas komitejas darbu un pieņemtajiem lēmumiem. Taču vienlaikus gribu piezīmēt, ka laikraksta iznākšana joprojām ir apdraudēta papīra trūkuma dēļ. Un šeit es atkal griežos pie visiem kongresa delegātiem. Ja kāds var palīdzēt risināt šo problēmu, lūdzu dariet to zinām. Vēl viena komitejas struktūra, kas līdzējusi pāraut blokādi, ir informācijas aģentūra. Šeit darbs aizvien vēršas plašumā, gan Latvijā, gan ārpus tās. Diemžēl informācijas aģentūras birojas Bonnā pašlaik vēl nedarbojas tā, kā vajadzētu un kā iecerēts, jo ietekmīgas mūsu tautiešu aprindas, kuras spētu to materiālu atbalstīt, savu palīdzību ir atteikušas. Skumji, bet kā var izlasīt laikrakstā Brīvā Latvija, viens no atteikuma iniciatoriem ir arī mūsu kongresa delegāts Egils Levits. Acīm redzot, atteikums ir saistīts ar nevēlēšanos vai nespēju izprast patieso politisko stāvokli Latvijā. Varbūt nav īsti korekti tā salīdzināt, bet šķiet, ka Stokholmā mūs izprot labāk nekā Bonnā. Par to mēs kopā ar komitejas priekšsēdētāju vietnieku Visvaldu Brinkmani un dažiem citiem kolēģiem pārliecinājamies, kad sakarā ar piedalīšanos Zviedrijas moderātu partijas rīkotajā starptautiskajā konferencē mums bija iespēja tikties arī ar tautiešiem un uzstāties Latviešu palīdzības komitejā. Īsumā izklāstot pilsoņu kongresa nostādnes pašreizējās politiskās situācijas kontekstā. Šķiet, ka izņemot 2 vietējos tautfrontiešus, visi pārējie mūs saprat un atbalstīja. Katrā ziņā darbs ar trimdas tautiešiem, sniedzot viņiem precīzi informāciju, ir ļoti svarīgs. Un es domāju, ka mēs to turpināsim un aktivizēsim. Viena no lielākajām komitejas aktivitātēm šajā laika posmā ir bijusi aktīva dalība pēc mūsu iniciatīvas izveidotajā Baltijas valstu deputātu pastāvīgajā apspriedē. Tās ietvaros ir notikušas konsultācijas 15. jūlijā Rīgā, 29. jūlijā Pērnavā un 18. augustā Jelgavā. Šo tikšanos rezultātā ir tapuši vairāki, manuprāt, nozīmīgi dokumenti. Pirmkārt, katrā no šīm tikšanās reizēm, kopīgi izvērtējot situāciju Baltijas valstīs un ap tām, ir pieņemti kopīgi paziņojumi. Ar Igaunijas komiteju ir saskaņoti pamatprincipi mūsu valstu un PSRS attiecību normalizēšanai, kura pamatā ir tas dokuments, kas tika pieņemts mūsu kongresa 2. sesijā. Un treškārt ir tapis aicinājums tautām komunistiskā terora upuriem, kurā mēs kopā ar Igaunijas komiteju vēršamies pie demokrātiskajām kustībām ne tikai Baltijā, bet arī Krievijā un PSRS, ar iniciatīvu sarīkot starptautisku tribunālu Nirnberga 2,
kurā tiktu tiesāti komunistisko noziegumu vaininieki un pati komunistiskā sistēma pēc analoģijas ar fašismu likvidāciju Otrā pasaules kara rezultātā. Šī iecerē, protams, tālāk būs vēl jākonkretizē. Ir bijušas arī vēl citas aktivitātes un dalība starptautiskos formos, kuru rezultātā, protams, Latvijas Republikas pilsoņu kongresa vārds iet aizvien tālāk pasaulē. Protams, mēs nevaram cerēt uz tūlītēju atbalstu un palīdzību pasaulē, taču ir svarīgi, ka par mums uzzina un mums sāk rēķināties. Reizēm šķiet, Latvijā, novērtējot mūsu lēmumus un prasības, tiek radīts mīts par to, ka pasaulē mūs uzskatīs par rasistiem vai tam līdzīgi. Es ar pilnu atbildību varu teikt, ka demokrātisko valstu pārstāvi visu lieliski saprot, ja viņiem paskaidro, ka nav runa par dažādu etnisko grupu konfliktiem, bet gan par attiecībām starp dažādu valstu pilsoņiem. To saprot pat ievērojami politiski līderi tādā daudznacionālā valstī kā Šveice. Acīm redzot, arī Abrenes jautājums ir starpvalstu attiecību problēma. Lai gan šī teritorija, atbilstoši mūsu kongresa lēmumiem, ir neapstrīdama Latvijas Republikas sastāvdaļa. Taču, lai to atgūtu ar diplomātiskām aktivitātēm, droši vien nepietiks. Vismaz pašreizējais līguma projekta teksts, kuru grasās parakstīt Latvijas Republikas un KPFSR augstāko padomju vadītāju, tā liek domāt. Tā kā līguma projekta sastādītāju vidū ir arī 2 mūsu kongresa delegāti, viņi droši vien par to varēs pastāstīt sīkāk un manus apgalvojumus koriģēt. Taču Latvijas komiteja ir veikusi akciju izplatot Abrenes teritorijā uzsaukumu tās iedzīvotājiem, kurā ietverta vēsturiska izziņa, statistikas dati un aicinājums apzināties, ka šī ir likumīga Latvijas Republikas teritorija, un atbalstīt pilsoņu kongresa centienus atjaunot Latvijas valsti visā tās teritoriālajā nedalāmībā. Atsauksmes par uzsaukumu, protams, ir ļoti dažādas, gan atbalsts, gan nopēlums, bet vislielāko satraukumu šī akcija, protams, radīja Pitālovas partokratījai un padomju varai. Ļoti nobažījusies ir arī Baltijas kara apgabala avīze Zaroģina. Savukārt visas padomju armijas laikraksts Krasnaya zvezdā uzskatīja par vajadzīgi iepazīstināt savus lasītājus ar fragmentiem no Latvijas komitejas 5. jūlija aicinājumu, kurā tautas deputātu padomēm, to izpildu komitejām, iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām tika aizliegta jebkāda veida sadarbība ar padomju militārajām iestādēm un karaspēka daļām. Cik man zināms, latviešu presē vismaz centrālajā no šī dokumenta nav parādījusies ne rinda. Protams, šo uzsaukumu var uzskatīt par radikālu, ir tīpaši izteiksmes formas ziņā. Taču ir pienācis laiks uzdot jautājumu, cik ilgi mēs nereaģēsim uz padomju militāristu ņirgāšanos par Latvijas zemi un tautu. Kad tautfrontiskās padomes beidzot sapratīs, ka tā nav mūsu, bet gan okupācijas armija, un ka tai nav vietas Latvijas sociālajā infrastruktūrā, ka Latvijas varas iestāžu pienākums nav garantēt tās uzturēšanos un labklājību šeit, bet gan rūpēties par tās skaitlisku samazināšanu un gala rezultātā pilnīgu izvākšanu no Latvijas. Starp citu, ne augstākās padomes, ne ministra padomes vadība nav reaģējusi uz Latvijas komitejas lūgumu sniegt kādu paskaidrojumu par papildus karaspēku daļu ieviešanu Latvijā no Austrumeiropas un savu reakciju uz šādu rīcību. Lai secinājums izdara katrs pats, es tikai gribētu uzsvērt vienu. Diez vai sarunas, ja tādas būs par armijas izvešanu, risināsies sekmīgi, kamēr tā Latvijā baudīs pilnu komfortu. Un diez vai mazināsies mūsu bojā gājušo jauniešu skaits, kamēr PSRS kara komisariāta darbība Latvijā netiks izbeigta. Pēc ilgām diskusijām Latvijas komiteja pieņēma noteikumus par Latvijas Republikas pilsoņu apliecību izsniegšanu. Ir izgatavots arī daļa apliecību, un šajās dienās sāks to izsniegšanu. Tādējādi tiek pildīts kongresa 1. sesijas lēmuma punkts par pasākumiem pilsonības dokumentu apmaiņai. Gan jāpiebilst, ka PSRS pasu nodošana netiek prasīta, ņemot vērā pilsoņu praktiskās sadzīves vajadzības. Apliecību izsniegšana, acīm redzot, būs samērā ilgstošs process, jo tā notiks uz dokumentālu pierādījumu pamata ļoti nopietni, lai šī apliecība varētu kalpot kā juridisks apliecinājums tiesībām piedalīties pirmajās pēcokupācijas Saeimas vēlēšanās. Par mūsu attiecībām ar augstāko padomu. Pēc ilgstošas absolūtas ignorances un uz Latvijas komitejas priekšlikumiem par sadarbību
Pēdējā mēneša laikā situācija ir nedaudz mainījusies. Uz mūsu 27. augusta vēstuli tika saņemta atbilde ar aicinājumu uz tikšanos, un šī tikšanās starp augstākās padomes vadību un Latvijas komitejas vadību arī notika 14. septembrī. Par šo tikšanos jau informācija ir parādījusies, es tikai gribētu vērst jūsu uzmanību uz samērā nekorektām interpretācijām par šo tematu dažādos masu informācijas līdzekļos. Parasti tiek lietoti vārdi Latvijas komitejas prasības, reizēm pat ultimatīvās prasības augstākajai padomē. Es gribu paskaidrot pilnīgi nepārprotam. Parlaments parlamentam nekādas prasības nemēdz izvirzīt, un arī Latvijas komiteja nav to darījusi. Ne vēstulēs, ne arī šajā tikšanās reizē. Katra puse izteica savus priekšlikumus par sadarbības veidiem un iespējām. Mēs, protams, stingri balstījāmies uz kongresa lēmumiem un piedāvājām pirmkārt apusēji atteikties no to funkciju uzņemšanās, kuras var veikt vienīgi likumīgā Saeima. Otrakārt, veidot kopīgas darba grupas uz paritātes pamata svarīgākajos jautājumos, kas skar Latvijas Republikas atjaunošanu. Tas ir par pilsonību, par Saeimas vēlēšanām, par īpašumu tiesību atjaunošanu, par attieksmi pret padomju armijas darbību Latvijā, kā arī starptautisko līgumu izstrādāšanu. Treškārt, ar pilnvarotām delegācijām piedalīties Baltijas valsts deputātu pastāvīgās apspriedes darbā. Ceturtkārt, augstākajai padomei atzīt kongresa tiesisko statusu, līdzīgi kā to ir izdarījusi Igaunijas augstākā padome. No mūsu sarunas biedru puses būtībā bija viens priekšlikums – iesaistīties mūsu pārstāvjiem augstākās padomes komisiju darbā. Par šiem jautājumiem mēs tā arī nevienojāmies. Mēs vienojamies vienīgi par to, ka informācijas apmaiņa un šādas tikšanās būs regulāras. Mums acīm redzot šodien jāpārunā turpmākā stratēģija, veidojot attiecības ar augstāko padomu. Minētajā tikšanās reizē mēs balstījāmies, un es domāju, ka mums arī turpmāk jābalstās uz tiem principiem, kas izteikti kongresa pirmās sesijas rezolūcijā par augstāko padomu. Proti, ka tā nav atzīstama par Latvijas Republikas likumīgo valsts varas pārstāvi, taču kongress uzskata par iespējamu sadarboties ar to tādu jautājumu risināšanā, kas vērsti uz Latvijas Republikas neatkarības un likumīgās valsts varas faktisko atjaunošanu, veidojot darba grupas vai komisijas uz paritātes principu pamatu. Šis jau sākotnēji ir apzināts kompromisa variants, kas varētu apmierināt šķiet galējo viedokļu paudējus. Iesaistīšanās augstākās padomes komisiju darbā, manuprāt, nebūtu vēlama, jo pirmkārt, mēs tāpat, nespējot reāli ietekmēt augstākās padomes likumdošanas darba rezultātus, tajā pašā laikā būtu uzņēmušies politisku līdzatbildību par šiem rezultātiem. Otrakārt, tādā veidā mēs daļai leģitimētu augstākās padomes tiesības runāt Latvijas Republikas vārdā. Taču es nepiekrītu arī otram galējam viedoklim, ka būtu pilnībā jānorobežojas no kontaktiem ar augstāko padomu. Mums ir jāuztur kontakti ar visām politiskajām struktūrām, kurās ir kaut vai nedaudz patriotisko spēku, kas varētu sekmēt Latvijas Republikas atjaunošanu. Un visbeidzot, par tiem lēmumiem, kurus vajadzētu pieņemt šajā sesijā. Visbūtiskākie, manuprāt, ir lēmums par 19. gada pavalsniecības likuma piemērošanu okupācijas apstākļos un lēmums par īpašumu konversijas pamatprincipiem. Tie ir divi ļoti būtiski posmi, tiesiskā ceļā atjaunojot Latvijas Republiku, un no elementāru tiesisku principu ievērošanas šajos jautājumos būs lielā mērā atkarīgs tas, kam piederēs politiskā un ekonomiskā vara Latvijā tuvākā un tālākā nākotnē. Ar šādu apziņu un konstruktīvu pieeju es aicinu veltīt mūsu darbam šīs 2 dienas. Paldies par uzmanību!